Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 8. nodaļas. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki aizgāja uz dievnamu Dievu lūgt. Viens bija farizejs, bet otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots, labāks par otru. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus, jo Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Jēzus caur šo līdzību atklāja mums ļoti interesantu lietu. Visi cilvēki lūdz Dievu. Visi cilvēki lūdz Dievu. Pilnīgi visi lūdz Dievu. Lūdz Dievu tādi, kuri ir pārliecināti, ka viņi ir taisni, un lūdz tādi, kuri visdrīzāk domā, ka Dievs varbūt pat viņus īpaši neklausīsies, ja viņi te kaut kā gari un ilgi un par kaut ko lūgs. Lūdz Dievu gudri un lūdz Dievu muļķi. Lūdz Dievu tie, kuriem šķiet, ka viņi visu zina, un lūdz Dievu arī tie, kuri zina tikai to, kādi un kuri ir viņu grēki. Lūdz Dievu visi. Reiz dzirdēju kādu stāstu par baznīcu. Un šī baznīca esot ievērojama ar to, ka uz to pirms savu noziegumu izdarīšanas un dažkārt arī pēc nāk zagļi, laupītāji un lūdz Dievu. Ļoti iespējams, viņi nāk ar domu, gan pirms, gan pēc, ka Dievs arī viņu lūgšanas ir uzklausījis. Kad es kā mācītājs kādam cilvēkam uzdodu jautājumu, vai jūs nākat uz baznīcu, tad daudz cilvēku saka, jā, es aizēju. Un tad, kad es vēlos precizēt, kā tad tas notiek, tad cilvēks saka, es iedzeru svecīti, es pasēžu, tur padomāju, kaut kādas savas domas palūdzos. Visi lūdz Dievu. Un arī šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām, cilvēki lūdz. Farizeji lūdz, muitnieki lūdz. Bet ir viena lieta, ko mēs visbiežāk neredzam. Varbūt kādu reizi Dievs ļauj mums ieskatīties tajā, kā tad viņš uzklausa un kā tad viņš redz mūsu lūgšanas. Jēzus ir patiesa cilvēks un patiesa Dievs, un tad, kad viņš stāsta līdzību, tad, kad viņš stāsta par farizeju muitnieku, kuri lūdz Dievu, viņš par to var runāt ne tikai kā cilvēks,
kurš kaut kādā veidā ir noklausījies viena cilvēka lūgšanas un paskatījies uz viņa attieksmi, noklausījies un paskatījies uz otru cilvēku un viņa lūgšanu un viņa attieksmi. Jēzus ir patiess cilvēks un arī patiess Dievs, un kā patiess Dievs, viņš var ieskatīties, un viņš ieskatās cilvēku sirdīs. Un ne tikai cilvēku sirdīs, bet tā kā viņš ir patiess Dievs, tad viņš var atklāt arī to, kā Dievs redz šī farizeja un kā Dievs redz šī muitnieka lūgšanu. Kā Dievs šīs lūgšanas vērtē, kā tas izskatās un kā tas izklausās no viņa skatu punkta. Un jūs noteikti ļoti labi atceraties, kāds ir secinājums pēc šīm abām lūgšanām un par šiem abiem lūdzējiem. Jēzus saviem klausītājiem saka, es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots labāks par otru. Un ziniet, kas tur ir pārsteidzoši šajā stāstā? Ka tas viņš, kurš aizgāja labāks un aizgāja attaisnots labāks par otru, bija nevis tas, par kuru cilvēki domāja, ka viņš ir tas labākais, bet tas bija tas cilvēks, par kuru pārējie noteikti domāja, ka lai nu kuru, bet viņu Dievs neklausīs. Spriediet paši, mēs jau lielākoties lūgšanas nedzirdam, ko citi cilvēki saka. Parasti tas notiek privāti, bet farizejs un muitnieks lūdzās skaļi, un Jēzus atreferē viņa lūgšanas, un farizejs lūgšanā izsaka arī kaut ko no tā, ko viņš dara un kā viņš dzīvo. Un ja mums liktu izvērtēt un jautāt, vai tas ir labi, piemēram, farizejs saka, ka viņš ir pateicīgs Dievam, ka viņš nav laupītājs, vai tad tas būtu slikti? Brīnišķīgi, ja cilvēks nav laupītājs. Viņš neaplaupa citus cilvēkus. Viņš nav ļaundaris, tātad viņš nedara citiem cilvēkiem ļaunu. Vai tas ir slikti? Nu nē, tas ir labi. Viņš nav laulības pārkāpējs. Tas nozīmē, ka viņam ir likumīga sieva, par kur viņš rūpējas, kur viņš mīl un kur viņš nekrāpj. Vai tas ir slikti? Nē, tas ir brīnišķīgi. Bet te lūkšanā iezogas kaut kas, kas stāv ārpus un blakus. Farizejs saka, vai kā šis muitnieks. Viņš savas lūkšanas vidū pamana, ka viņam blakus ir muitnieks, un viņš Dievam saka paldies, ka viņš nav tāds kā viņš. Apstāsimies šeit uz mirkli un padomāsim, vai tas ir tā uzreiz slikti. Muitnieki bija tie cilvēki, kuri sadarbojās ar savu laiku okupācijas varu. Muitnieki bija tie cilvēki, kuri atbalstīja Romu, iekasējot nodokļus no saviem tautiešiem. Vēl vairāk muitnieki bieži vien iekasēja nodokļus un nodevas vairāk nekā pienācās un par labu sev. Kā mēs redzam no evaņģēlija, muitnieki kļuva bagāti no tā, ka viņi aplaupīja, apzaga savu tautu. Un vai vienam cilvēkam ir labi pateikt vai vismaz padomāt, ka ir labi, ka es neesmu tāds, kurš aplaupa savu tautu, kurš izkrāpj priekš sevis nodokļus, kurš sadarbojas ar okupācijas varu. Vai tas ir labi vai slikti? Nu, mēs varētu teikt, droši vien, ka labi. Mēs atceramies padomju laikus, mēs atceramies atmodas laikus, un lielākais pārmetums ir tad, kad kādi, kuri ir bijuši partijas funkcionāri, pēkšņi sāk nākt baznīcā, un tad tie, kuri grūtos padomju laikus ir nākuši baznīcā, saka, viņš apmeta kažoku uz otru pusi, man tas nepatīk. Viņš sadarbojās ar padomju varu un, kā saka, stučīja čekai, a tagad viņš pirmajās rindās baznīcā sēž. Ja.
Tātad mēs varam teikt, jā, nu ir zināmas nosodāmas darbības, par kurām es varu teikt, paldies Dievs, ka es neesmu darījis tā, vai neesmu dzīvojis tā, kā ir dzīvojuši citi cilvēki. Tālāk, muitnieks, tas farizejs atkal pievēršās tiem labajiem darbiem, ko nu viņš dara. Viņš saka, es gavēju 2 reizes nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Gavēju 2 reizes nedēļā. Vai gavēšana ir kaut kas slikts vai nosodāms? Vai tas būtu kaut kas tāds, par ko jākaunās? Nu, laikam nē. Vai, ja cilvēks gavē, vai mēs varam teikt, ka viņam ir zinām pašdisciplīna, zinām tāda rakstura stingrība, mēs varētu teikt, jā. Ja kāds regulāri gavē, turklāt 2 reizes nedēļā, tas taču fantastiski. Tas nozīmē, ka cilvēks ir saņēmis sevi rokā, viņš ierobežo sevi, viņš seko līdz tam, kad ko viņš ēd, un gavēšana jau nenozīmē tikai atturēšanos no kādiem pārtikas produktiem, gavēšana nozīmē arī lūgšanu. Tātad šis cilvēks lūgšanu pastiprina ar gavēnu, mēs varētu teikt, bet vai tas ir kaut kas slikts? Vai tas ir kaut kas nosodāms? Nē, tas taču ir kaut kas fantastisks. Es nelūkšu jums pacelt rokas, cik reizes nedēļā jūs gavējat, bet droši vien, ka mazāk kā šis farizejs. Droši vien, ka ne 2 reizes, varbūt pat nevienu, varbūt pat tikai pirms svētā vakarēdienas svētdienās, dažas stundas. Bet šis farizejs gavē 2 reizes nedēļā. Ar to visi viņa varoņu darbi nebeidzās. Farizejs maksā 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem, arī no mētrām un dillēm, ko viņš mazdārziņā savāca. Farizejs tātad maksā 10. tiesu. Atkal nelūkšu jums pacelt rokas. Mārtiņš Luters esot teicis, ka pēdējais pie ticības atgriežoties mūsu maks. Un ja kāds maksā 10. tiesu, tad laikam tas maks jau ir atgriezies pie ticības. Bet farizējiem tā nebija problēma. Viņš maksā 10. tiesu, jeb 10% no visiem saviem ienākumiem. Tas nozīmē no naudas, algas, ko viņš saņem, no pirkšanas, pārdošanas, no visiem kustams un nekustams mantas darījumiem, no tā, ko viņš izaudzē. Viņš maksā 10%, jeb 10. tiesu. Cik daudzi no jums regulāri un no visiem saviem ienākumiem atliekat 10. tiesu, jeb 10%? Nu, par to mēs pie sadraudzības varam parunāt. Ja? Kā saka, negribu, kā teikt, lūgt kādam pacelt rokas. Vieniem tādēļ, lai Dievs neatņem jums daļu par jūsu labajiem darbiem. Jūs zinat, ka 2 algas Dievs nemaksā. Ja es tagad teiktu, paceliet rokas, visi tie, kur maksā 10. tiesu, jūs pacelt roku, viss šī mēneša 10. tiesa pa tukšo. Nu kā, jūs algu saņēmāt no pāriem? O, kāds tu esi labs, tu maksā 10. tiesu, tu esi dievbijīgs. Dabujāt novērtējumu no cilvēkiem, dabujāt atzinību no cilvēkiem, viss, Dievs jums šomēnes neko nemaksās. Viss kārtībā. Tādēļ es jums negribu atņemt jūsu daļu, ko Dievs jums dos, bet savā sirdī gan jūs varat pārdomāt un uzdot jautājumu, bet vai es dodu 10%, kā Dievs ir nolicis? Un ja es nedodu, farizejs labāks. Viņš dod vairāk. Viņš dod 10%. Un ar to arī noslēdzas farizēja lūgšana. Varbūt viņš lūdzās ilgāk, varbūt viņš sacīja vēl kaut ko no tā. Bet kāds izveidoja šī cilvēka portrets, ja mēs padomājam? Tas ir cilvēks, kurš cenšas ievērot 10 baušļus. Tātad, ja viņš nezog, nelaupa un nekrāpj savu sievu, tātad viņš cenšas ievērot 10 baušļus. Mēs arī viņus visi zinām. Viņš cenšas dot no sava, viņš dod 10. tiesu. Viņš gavē, tātad piekopis zināmu askēzi un zināmu atturību. Manuprāt, tāds izveidojas brīnišķīga, salīdzinoši priekšzīmīga, kristīga cilvēka portrets. Kā jums šķiet? Manuprāt, būtu fantastiski, ja?
tā nebūs publiski grēka sūds, bet viņš ir labāks par mani šai ziņā, farizējs. Viņš dara vairāk nekā es daru. Reāli viņš dara vairāk. Bet mani mulsina tajā visā viena lieta. Ja mēs šeit apstātos tikai pie tā, ko viņš pats par sevi domā un ko viņš pats par sevi saka, tad mēs varētu nodurt galvas, teikt, tu esi baigais vīrs, tu vienkārši fantastiski. Visu cieņu. Bet mūs mulsina, droši vien arī jūs mulsina tas, ko Jēzus par to saka. Un Jēzus uzlūkojot abus šos vīrus, viņa secinājums kaut kā nesakrīt ar to, kā cilvēka prāti vajadzētu. Paskatīsimies ātri uz to otru lūkšanu. Muitnieku lūkšanu. Jo 2 cilvēki jau templī lūdz Dievu. Vispirms ieraudzīsim, kā un kur atrodas farizejs un kur ir muitnieks. Farizejs stāv, acīm redzot, tajā vietā, kur lūgties drīkst, var un vajag, bet muitnieks, kā šeit ir rakstījis evaņģēlists Lūka, iztālēm stāvēdams. Viņš ir tā pie baznīcas durvīm, tā pavēra baznīcas durvis, palūrējis praudziņā, kā tur mācītājs priekšā, tur pērminderi, draudzes locekļi tur pirmajās rindās. Viņš tur tā aizmugurē klusi ielienais durvīm, paspēr dažus soļus un neiet tālāk baznīcā dziļāk. Iztālēm stāvēdams. Un viņa lūkšana ir ārkārtīgi īsa. Ārkārtīgi īsa. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Viss lūgums. Nekā tur vairāk nav. Viņš nepiemin, cik reizes nedēļā viņš gavē. Droši vien, ka nevienu. Viņš nepiemin to, cik procentus viņš atdod Dievam. Man liekas, ka viņš Dievu apzog. Viņš nemaksā 10. tiesu un apzog vēl savus tautiešus. Viņš nepiemin neko ne par laulības pārkāpšanu, ne par ļaundaru. Viņš ļoti reāli apzinās un saprot, ka visdrīzāk, ka no 10 baušļiem viņš ir pārkāpis visus 11. Visdrīzāk, ka tā. Un vienīgais, ko viņš par sevi var pateikt, labu, un tad pameklēsim, vai viņš vispār kaut ko labu par sevi saka. Es paskatīšos vēlreiz Bībelē. Nē, viņš nesaka neko labu par sevi. Viņš vispār neko labu par sevi nesaka. Viņam nekā laba par sevi nav ko teikt Dievam. Vēl vairāk, farizejs, viņš sevi par grēcinieku nenosauc. Viņš nepiemin, ka viņš varētu būt grēcinieks vai viņam kāda grēka varētu būt. Viņš noskaita savus labos darbus, paskatās uz tiem, kuriem tik labu darbu nav. Pat muitnieks ir, kā saka, uzskatāms piemērs blakus, aiz muguras precīzāk sakot. Viņš neko sliktu par sevi nepasaka, bet muitnieks par sevi nepasaka absolūti neko labu. Absolūti neko labu par sevi viņš nepasaka. Viņš saka, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Vienīgais vārds, ar kuru viņš sevi raksturo, ir vārds grēcinieks. Viņš sevi nosauc par grēcinieku. Bet kas ir tas labais vai kas ir labs tajā viņa īsajā lūkšanā? Un ja mēs salīdzinām abu šo cilvēku lūkšanas, farizēju un muitnieku, tad farizējs ļoti daudz uzmanības koncentrē uz sevi un uz to, cik viņš ir labs. Cik labi viņš kādas lietas dara.
savukārt muitnieks savā īsajā lūkšanā nosauc sevi par grēcinieku, un vienīgais labais vārds, kuru viņš šajā lūkšanā lieto, vārds žēlīgs, tas neatiecas uz viņu, muitnieku, tas attiecas uz Dievu. Tātad, ja mēs varam atrast arī kādu, kurš ir labs šajā lūkšanā, tad tas nav šīs muitnieks, bet Dievs, pie kura viņš vēršas. Viņš vēršas pie Dieva, ticot un cerot, neskatoties uz to, ka viņš ir grēcīgs, ticot un cerot, ka Dievs ir labāks nekā viņš. Vēl vairāk viņš tic un cer, ka Dievs savā žēlastībā un laipnībā ir tik labs, ka neskatoties uz to, ka muitniekam nav nekā laba, ko par sevi pateikt, Dievs tomēr viņam var būt žēlīgs. Reiz dzirdēju kādu smieklīgu stāstu, kā kāda svētdienas skolotāja bērniem māca, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Bērniem jau vienmēr jāmāca labs, slikts, pareizi, nepareizi. Tā vienkārši, balts, melns, drīkst, nedrīkst. Farizejs, muitnieks, pareizais, nepareizais. Viss vienkārši. Un kurā pusē? Mēs neesam muitnieku pusē, mēs esam farizēji, nē, laikam otrādāk, muitnieku pusē tomēr. It kā labāks farizējs, bet mēs tomēr muitnieku pusē. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs viņu novērtē. Un tad svētdienas skolotājs stāsta, cik labs tomēr ir šīs muitnieks, cik slikts ir farizējs, un svētdienas skolas nodarbība beidzas un nonāk pie tā, par ko runāja, pie lūkšanas. Un tagad, bērni, pateiksimies Dievam par to, ka mēs neesam tādi kā šis farizējs. Un tad es tā padomāju, interesanti. Dievs taču ir debesīs, ja? Viņš uz visu cilvēku lūkšanām skatās, visu cilvēku lūkšanas klausās. Paldies, Dievs, ka es neesmu tāds kā. Farizejs, muitnieks. Un ziniet, patiesībā mums ir jāatbrīvojas no vienas problēmas, lasot šo rakstu vietu. Un tā viena lieta ir tāda, ko mēs cilvēki vienmēr tā skatoties filmas, lasot romānus un arī lasot līdzības, tā, tu kurā pusē, tajā vai šitajā, tu ar tiem vai ar šitiem, tu ar farizēju vai ar muitnieku. Viņi abi lūdz Dievu. Viņi abi lūdz un cer, ka Dievs viņus uzklausīs. Bet mēs visi redzam to, ko viņi tajā brīdī neredzēja. Kā Dievs redz viņu lūkšanas, un muitnieka lūkšana tajā brīdī Dieva acīs bija labāka. Muitnieka lūkšana tajā brīdī Dieva acīs bija vērtīgāka. Un mēs varam saprast, ka muitnieks aizgāja savās mājās attaisnots labāks par otru. Kādā brīdī, kādā ziņā viņš ir labāks un kā acīs viņš ir labāks par otru? Cilvēku acīs? Visdrīzāk, ka nē. Viņš tur atnāca, pastāvēja pie baznīcas durvīm, kādu pabūši, šits ar atvilcies ir te. Neviens, pat neienāca baznīcā, pat uz dievkalpojumu nepalika. Atnāca, pastāvēja un aizgāja. Cilvēki no malas neredz, kas notiek viņa sirdī. Kāpēc viņš atnāca? Kāpēc viņš negāja dziļāk? Kāpēc viņš pastāvēja un aizgāja? Bet mēs redzam, ka debesu maliņa ir atvērta, un Dievs no debesīm saka, viņš aizgāja attaisnots. Un Dievs, kuram ir vienīgajam tiesības salīdzināt cilvēkus,
Dievs, kuram ir vienīgajiem tiesības salīdzināt cilvēku, saka, labāks par otru. Mums arī gribās nostāties Dievam aiz muguras. Jā, tas ir labāks par otru. Tad Dievs varētu pagriezties, teikt, es tev nejautāju. Tu arī esi tajā pusē, kur Dievs varētu teikt, kuru es vērtēju, kurš ir labāks, kurš sliktāks. Tu neesi tas, kurš izteiks šo vērtējumu, kurš šai brīdī ir labāks. Ir vesela virkne aplamību, kuras izriet no nepareizas šīs līdzības izpratnes. Viena ir tradicionāla luterāņu aplamība. Un tā skan apmēram tā. Nu, kāds es esmu, tāds es esmu. Neiešu jau izlikties. Ar to domājot, es esmu grēcinieks un neko pie šī statusa arī mainīt netaisos. Un tad mēs domājam, tie tur iet, viņi tur gāvē, viņi tur lūdzās, nu jā, viņi liekuļi, viņiem vajag. Viņi tur izrādās. Es kāds esmu, tāds esmu. Un ziniet, tas tāds nepareizs secinājums. Es tikai grēkošu, sitīšu pie savām krūtīm, Dievs, es man grēciniekam žēlīgs, un būšu vēl ar fantastisku pašapziņu. Es esmu labāks par tiem, kur tur deldē solus vairākas reizes nedēļā, gavē 2 reizes nedēļā, maksā 10 tiesu. Jo es esmu patiess. Viņi liekuļi, es patiess. Es neliekuļoju. Es taču zinu, ko viņš tur 2 reizes nedēļā baznīcā, es taču zinu, ko viņš mājā dara. Es taču zinu, kā viņš tur dzīvo. Ko viņš tur izrādā? Es vismaz neizrādos, kāds esmu, tāds esmu. Un tā nav tāda laba un pareiza pozīcija, ka es situ pie krūtīm, saku, Dievs, es man grēciniekam žēlīgs, un eju grēkoju un domāju, Dievs man devis caurlaidi, brīvbiļeti. Dievs nav devis caurlaidi un brīvbiļeti ar šo atziņu, ka tajā brīdī muitnieka lūkšana Dieva acīs un Dieva ausīs labāk, viņš nedeva caurlaidi sist pie krūtīm, sacīt, es esmu grēcinieks un necīnīties ar grēkiem, nemēģināt gavēt, nemēģināt lūgties, nemēģināt maksāt 10 tiesu, nemēģināt atraisīties no saviem grēkiem. Dievs tādu zaļo gaismu nav devis. Dievs ir devis tikai zaļo gaismu tam, ka ja tu esi galīgi nolaidis savu dzīvi līdz kliņķim, ja tevī nav neviena laba darba, tad tu tomēr drīksti cerēt, ka ja tu būsi patiess šajā atziņā, ka tev nekā laba nav, bet tomēr ticēsi un cerēsi, ka labais Dievs tevi uzklaus, tad tu drīkst pie viņa nākt un viņš tevi pieņems tādu, kāds tu esi. Pat tad, ja tu būsi nožēlojams grēcinieks, muitnieks, laulības pārkāpējs, slepka un sazini, kas vēl. Tu vari nākt pie Dieva tāds, kāds tu esi, ar visu savu grēku nastu, sist pie savām krūtīm kā muitnieks un sacīt, esi man grēciniekam žēlīgs. Un Dievs būs žēlīgs, jo viņš to ir apsolījis. Bet ko tad iesākt ar to farizēju? Kurš ļoti labi zina savus labos darbus, kurš ļoti labi zina, ko viņš dara un ko viņš nedara. Un ziniet, es esmu pārliecināts, ka lielā daļa no mums kristiešiem mēs ļoti skaidri zinām, kad mēs darām labi un pareizi, kad darām slikti. Un tad rodas tas jautājums, bet vai ar to, ka farizējs ir tā kā no Dieva puses tāds sliktāks, vai tas nozīmē, ka mums vajadzētu tagad izdarīt secinājumu, ka ja es tā baigi centīšos gavēt, lūgties, tur visu ko ievērot, es kļūšu līdzīgs farizējam? Vai tā tad cenšanās gavēt, lūgties, maksāt 10 tiesu no mētrām dillēm un vēl visu kaut kā, nezakt, un tas tā tad man tuvo farizējiem, tā tad labāk tad es varbūt necentīšos. Pasitīšu ik pa nedēļa, pa 2 pie krūtīm, Dievs es žēlīgs un grēciniekam, un tā arī dzīvošu, un tad būšu patiess, vai tomēr nē. Kādā citā vietā Jēzus saka, ka visu to, ko farizēji saka un māca, to klausiet. Un tas nozīmē to, ka farizēji ļoti daudz lietas saprot un runā pareizi. Bet Jēzus saka, bet pēc viņu darbiem gan nedariet. Un tā lielākā problēma, kas šajā līdzībā tiek parādīta, ir tā, ka
farizējs lūdzot skatījās nevis uz Dievu debesīs. Un tā nav problēma pat tad, kad viņš skatījās uz saviem darbiem šeit uz zemes. Jo ir labi atcerēties Dievu priekšā arī savus darbus un lūgt Dievu svētību pār tiem. Bet problēma bija tajā brīdī, kad viņš paskatījās pār kreiso plecu uz aizmuguri. Un ieraudzījis muitnieku, savās acīs, savā pašapziņā uzrāpās uz viņa galvas. Un sacīja, cik labi, ka es neesmu tāds kā viņš, Dievs, cik labi, kā tas tur aizmugurē, tas nešķīstais cilvēks. Cik labi, ka es neesmu tāds kā viņš. Oi, cik labi, ka es neesmu tāds kā viņš. Cik labi, ka es neesmu tāds kā viņš. Un tas, ko Dieva vārds mums māca, ja mēs gribam salīdzināties, mēs drīkstam. Mēs drīkstam salīdzināties. Un ja tu gribi saprast, kur tu atrodies, salīdzināties ir labi. Bet tad salīdzinies ar Dieva taisnīgo likumu, Dieva baušļiem, Dieva taisnīgajām prasībām un uzdod jautājumu, cik tālu vai cik tuvu tu esi pie tā, lai izpildītu to, ko Dievs no tevis prasa. Neskaties pa kreisi, neskaties pa labi, neskaties uz tiem, kas ir aiz tevis. Nesalīdzini sevi ar kādu citu cilvēku, kurš arī lūdz Dievu, kurš arī mēģina viņam tuvoties, nemēģini uzrāpties uz viņa galvas vai pleciem, bet skaties uz sevi. Jā, mēs gribam salīdzināt lietas, un dažkārt salīdzināšana dod iespēju saprast, kur tu esi. Tad, kad mēs kaut kur braucam, mēs atveram karti, salīdzinām, man jābūt tur, Talsos, Tukumā, Liepājā, bet es esmu tikai Rīgā. Tātad man vēl tāds ceļš priekšā. Un dažkārt cilvēki arī tādu salīdzināšanos tādu morāli ētiskā kontekstā saka, es tagad nāku uz baznīcu jau katru svētdienu, bet ir tādi, kas nenāk vispār. Es tagad gavēju, bet ir tādi, kas negavēja vispār. Es maksāju 10, bet ir tādi, kas nedod. Nevajag salīdzināties šādā veidā, bet vajag salīdzināties citādāk. Pirms 10 gadiem es Dievu nepazinu. Es biju liels grēcinieks, un pirmā man lūkšana bija kā muitniekam. Dievs izvelc man no viss šitā, kur es esmu. Es man žēlīgs. Tagad es jau to vairs nedaru. Es salīdzinu sevi tagadējo ar sevi pirms 10 gadiem. Agrāk es ne tikai baznīcai nekam nedevu, es vēl paņēmu, ja kaut kas nebija piesiets tā cieši. Bet tagad es esmu sācis regulāri ziedot. Es pat nabagiem ziedoju, baznīcai. Agrāk es lūdzos tā, ka pēc kaut kā lietošanas miru nost vai kā, tagad es lūdzos no rīta un vakarā. Agrāk es strādāju, darbojos, un ja sanāca laiks, palasīju Bībeli, aizgāju uz baznīcu, bet tagad ir otrādāk. Tagad es veltu laiku. Ja vienkārši sakot, ja mēs gribam un mums vajag salīdzināties, tad salīdzināsim sevi. Pirms gada, pirms 2, pirms 5, pirms 10. Un ja mēs gribēsim pateikties, tad mēs varam pateikties līdzīgi kā farizējs. Paldies, Dievs, ka es tagad varu maksāt 10. tiesu. Paldies, Dievs, ka es tagad varu negrēkot. Paldies, Dievs, ka es varu tagad kalpot Tev. Paldies, Dievs, ka es vairs nedzīvoju tajos grēkos. Bet neskatīties uz kādu citu, kas ir līdzās vai blakus. Jo katrs no mums ir ar savu lūgšanas un ticības pieredzi. Katrs no mums savā ceļā pie Dieva, pie Kristus esam savā attālumā, savā gaitā. Un mūsu uzdevums nav salīdzināties vienam ar otru, bet mūsu uzdevums ir lūgšanā vērsties pie Dieva, lūkojoties tikai uz viņu un piedzīvojot un saņemot atbildētu un piepildītu lūgšanu.
un lai Dievs dod savu žēlastību, ka mēs, lūdzot Dievu, kļūstam labāki. Un labāki par sevi pašu, kādi mēs bijām pirms nedēļas, mēneša, gada vai 5. Un tuvāki Dievam. Āmen. Mēs apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirds un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.